Tā, labi, vēl 10 minūtes piešķirsim. Un tātad, tad, ko viņš ņem to price, viņš paņem price element is by selector. Un tam arī title elements by selector. Un tad for katru title elementu viņš uztaisa title C ir no šejienes viņš arī paņem. Tātad title element get text punkts get text. Nu, viss replace man neko nevajag. Trim man arī neko nevajag. Vienkārši get text. Un tad man ir jāliek iekšā tajā try. Obligāti. Ja es viņu nelikšu try. Ja es viņu vienkārši uztaisīšu titles from cart. Punkts add title C. Kā viņa raksta. Ieklās. Title C. Tātad. Es viņus pievienoju. Visus. Un tagad man ir saraksts šitais. Ar visiem nosaukumiem no groza. Un tad es varu likt assert true. Ko es gribu assert true? Es gribu assert true, kā titles from cart contains un man vajag no turienes, kur viņš te lika klāt. Jo te viņš ko darīja? Product name. Tas bija product name, kas bija piemita tam target price tajam produktam. Līdz ar to contains product name res. Tā, kāpēc šo neko nedara, ko es gribu? Product name, jā. Nu, nezinu. Un tagad viņš man pārbauda, vai grozā ir tas nosaukums, kas bija nosaukumam ar target praisu. Nu, labi, pamēģinam. Jā, man patīk šo visu darīt. Tīpaši tā, ka pēc ļoti liela laika, kad nesanāk, beidzot sanāk. Tā.
Kaut kas ir salūzis, izskatās, ja? Jā, kas mums salūza? Jā. Dažreiz viņš strādā, dažreiz viņš nestrādā. Viss jārā. Ielogojās. O, nē, kāds vēl open? Kur ir close at, kur? Kādi viņi viltīgi, ja? Neļauj man te testēt mierīgi. Es nesaprotu, ko es te nenoķeru. Viņam vajadzēja būt 3 itemiem. 3 vienībām ir jābūt grozā. Viņš jau rāda, ka ir 1. Viņš izņem pēc tam ārā, vai? Jābūt minimālai cenai un maksimālai cenai iekšā. Vai viņš nepaspēja atjaunot to skaitu tur? Nē, viņš šāda 2. Ko es 2? Un kāpēc viņš man ar trūta kā taisa, kad ir iziets tests? Kaut ko es te nepamanu. Galvenais, man te vispār nekāds teksts nav iestrādāts. Varbūt vajag tomēr. Nu, tests ir iziets, vai zini? Tātad viņš pateica, ka jā, viss sanāca. Bija pareizi. Šitais SR true, ja ir iziets, tātad viņš pateica, ka jā, biju es savācis šitos ten, ko es daru? Šitos ten nosaukumus no groza, un viņi satur to produkta nosaukumu, kuram bija target price. Un it kā strādā, it kā loģika man liekas, ka ir pareiza, bet tādas 100% pārliecības par to, ka viņš strādā un neko nenoskipo, tādas man nav. Labi, bet pieņemsim. Pieņemsim, ka tagad viņš man pārbauda šo prasību. Šo prasību validated item count, nē. And the total price is the same. Bet mums taču vajadzēja validēt arī pēc nosaukuma, nē? Verify that the cart has been updated correctly when each product is added from the cart page by product title. Vai kur ir? Es nesaprotu to uzdevumu arī, godīgi sakot. Vienā vietā tā, otrā vietā tā. Bet, nu, pieņemsim, jā.
ka viņš ir by title, bet tas ir tikai tiem, kas pēc cenas ir pievienoti, ja? Jo pēc searcha man ir ārpus metodes te. Pēc searcha man ir ārpus metodes šeit. Kur? Rekur. Te viņš man taisa searchu. Tad viņš man meklē to, kas satur contains searchu. Tad mēs viņu pievienojam grozam. Mēs viņu pievienojam grozam un viss. Nē, nav viss. Un tad mēs ejam uz to kārt. Uz to grozu. Tad mēs dabonam tos nosaukumus, kas ir grozā. Un tad mēs viņus izprintējam no groza. Kurš printējums tas ir? Es nesaprotu print. Cik daudz printi manā kodā ir? Šitas ir pirmais prints. Nē, tāpēc, ka mums ir metodas pilnas ar printiem. Viņš nav pirmais. Kur mums vēl ir print? Kur mums ir print? Tātad. Divas reizes viņš izprintē šitos. Interesanti, ka dažreiz viņš printē ar tām tur un dažreiz ne. Tāpēc, ka vienā vietā ir array un vienā ir string. Labi. Oj, man atkal laiks beidzās. Nē, bāc, ko es varu paspēt? Šeit viņš man izprintē to, kas ir kārtā. Bļāņas, bet laiks ir beidzies.